Es esmu sveicināts godājumie radioklausītāji. Ir tāda forša, patiešām forša svētdienas pēcpusdiena. Tu esi uz pareizā viļņa Rietumu radio 105,8 šeit, apmēram 50 km ap Liepāju. Tajā vietā, ja tu esi kaut kur citur, tu pats lieliski zini, un es absolūti netraucēšu, lai tev kaut kas nenojūk. Šodien man otrajā pusē ir cilvēks, kurš, labi, es teikšu, kad izkāps no bruņām, noņēmis ķiveri. Gluži kā filmā. Maija Kalniņa. Sveika, Maija. Labvakar visiem 50 km radiusā un visā plašajā eterā. Jā. Visā plašā pasaulē. Jā. Liedagā, kad tu piedzimi, tad dziesma bija? Tad man ir jāzina tieši, kad viņi... Nē, tad nebija vēl. Nē. Tad, kad es piedzimu, tad piedzima Līvi. Tas ir... tur gan atšķirās daži tie skaitļi, ar kuriem saka... Jā, bet tas viens, ko viņi svinēja, tas ir tā, tad man viegli atcerēties, kad es esmu dzimusi, ka tas Līva arī tad dzima. Bet šī dziesma vēl ne. Tev vēl nebija, Nē. Tev apritē viņa nebija, bet Līva bija uzreiz. Bet Līva bija, mēs kopā ieradāmies, tā. Sveikiņi. Super. Bet patreizajā brīdī, kopš tā laika, kad tu sev uzskati par liepājnieci vai tam līdzīgi, tad jau šī dziesma tev bieži nākas kaut kādā variantā. Jā, patiesībā šī dziesma man ir tāda viena no, pat ne pati pirmā, ko es sauktu, ja man nosaukt tikai vienu dziesmu Liepājas. Tā būtu noteikti Liedagā. Mēs pat kādreiz studentu gados buntojāmies un bišķiņ vēlāk gribējām himnas samainīt, bet jā, šī ir tāda Liepājas man. Kā viņi skan, tad apstājas vispārējie darbi un gribas viņu noklausīties, ja viņi kaut kur radio vai arī pasākumos. Un, tāda, man liekas, tiešām, kas sauc, tur ir viss, tad aizver acis un bija, protams, periodi, kad es nedzīvoju Liepājā pat kaut kādas brīsniņas, kad jau jutos viņai piederīgi, tad, šī ir tā dziesma, kad gribas, tu esi uzreiz tur, esi, visi. Godējumā radioklausītāji, es tūlītās mēģināšu jūs pārliecināt, ka Maijai ir pilnīga taisnība. Nāc, draugs, pretī man Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Skaisti tur krēslā pie jūras iet, vējainā šūpolē šūpoties. Ai, šūpoties, zvaigznēs un acīs tev lūkoties. Ai, šūpoties, zvaigznēs un acīs tev lūkoties. Atnāc, draugs, pretī man Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Gaismi no viņiem mēs pasmelsim, dziesmu no šalkām mēs paņemsim. Ai, paņemsim, saulei un mīlai to dāvāsim. Ai, paņemsim, saulei un mīlai to dāvāsim. Atnāc, draugs, pretī man Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Skaistākie sapņi mums ciemos nāks, vintars sniedz baltajā Liedagā. Ai, Liedagā, tavā un manējā Liepājā. 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 Jā, tu māki pārsteigt valni. Tas ir patiesībā uz jumta mēs viņu dziedam. Bet Liepāja kā kājām tev tajā brīdī bija, man šķiet. Jā, viņi ziedēja, man liekas, kastaņi. Kastaņi vairs neziedēja. Tad šis video, šis te notikums, kuru tu esi atradis, kuru varbūt es tā nevilktu uzreiz ārā citiem rādīt, jo šo dziesmu mēs tā kā neuzdrošinos publiski tā ļoti bieži izpildīt, bet
Šis notikums ir izraisījis veselu gūzmu, ļoti lielu pavērsienu manā dzīvē. Tieši šis nejaušā satikšanās uz jumta ar Kristīnu Austeru, kura mani uzmeklēja, kura gribēja nosvinēt to, ka viņa vienu gadu ir Liepājniece. Viņa bija ieradusies šeit no Ventspils un bezgalīgi iemīlējās šajā pilsētā un uzmeklēja mani, ka viņa tieši tajā gada dienā grib uz savas mājas jumta dziedāt šo dziesmu. Un man tas likās brīnišķīgi tāds aicinājums, un šo dziesmu Kristīna ievietoja YouTube kanālā, un tas izraisīja veselu gūzmu notikumu pēc tam, jo šo video redzēja cilvēki, kur man pēc tam aicināja sadarboties, un sākās man atkal jauna ēra dzīvē, šis ir saistībā, ko es stāstu ar Popi, ar Daugu festivālu, dziesmnieku festivālu Vārti, ko mēs rīkojam jau. Tā kā tieši, ja šī video nebūtu, iespējams, šāda festivāla nebūtu. Nejaušība jau man ir dzējā tikai, tu zini. Jā, man patīk, ka, man liekas, Einsteins bija labi, pat nejaušība ir Dieva iespēja palikt anonīmu un tā labi pateic. Nav jau būtiski, teiksim, kā un ko, bet tas bija ļoti patiesi tev uz tā jumta un tavai draudzenei klāt tev esot. Jā, pat tajā laikā mēs, man liekas, tādas paziņas bijām. Man arī patika tās Kristīnas drosme vienkārši gribēt nosvinēt tā, kā viņa grib un man aicināt. Mēs nebijām tādas ļoti liels draudzenes to brīdi, vienkārši paziņu līmenī. Un jā, tādiem cilvēkiem es esmu bagāta, kas grib krāsot, tad krāsošo un mālē, un par to arī Kristīnai paldies visiem pārējiem. Jo, tad ir feini dzīvot uz šīs te planētas Zemes, kad ir šī tāda te visapkārt. Bišķi pašūposmies. Tad, kad tu biji augumā un nedaudz mazāk, vai tu atceries savus, teiksim, pirmās uzstāšanās? Jā, ļoti labi atceros. Tās notika mūsu bērnības mājās. Tika izlīmēta mūsu dzīvoklī afiša, un mans mājas iemnieki ģimene nāca klausīties visādas dažādas manas performances. Es arī mēģināju māsu tajā visā. Viņa gan bija diezgan nikna, viņa nebija pārāk apmierināta, bet viņa lika mācīties kādus dzejojumus, vai arī, tā kā, lai atšķaidītu programmu, jā, lai nebūtu tādu mono izrādi. Jā, tās ir mans pirmās uzstāšanās, vēlāk viņas apauga ar tādām pagalmu pasākumiem, kuras iesaistīja visu mūsu, kur tajā brīdī es dzīvoju, bet bieži vien es dzīvoju tādos kolhoza mājās, kolhoza ciemiņos, kur ir daudz dzīvokļu mājas un kur mums tur ir vesels bars ar tiem. Un tad, protams, es tajā brīdī nezināju, ka es jau daru to, ko es visu dzīvi arī darīšu. Veidošu kaut kādu tādu dzīves svinēšanu, kaut ko man ar to visu vienmēr jau no piedzimstot gribējies pateikt. Tu vienkārši trenējies tajā laikā? Varbūt, ka jau es to darīju perfekti, jo tad es par to nedomāju, kā tas ir. Jo man bieži vien gribas atgriezties tajā bērnības sajūtā, kaut ko darot ar to pārliecību un jaudu un to dzīves. Nevienā brīdī nedomājot, vai tas tā vajag vai ne. Neapgrūtināt sevi ar liekiem tādiem. Kā jau zināms, mēs daudz ko uzzinām, un tad mums paliek bišķiņ šito veikt mazliet sarežģītāk, bet tā kā tas ir sākums tam visam, jā. Kurienes tu sācies? No tā gala, platā gala? Nē, es vienmēr lai nebūtu jāstāst gluži tāds garš stāsts, jo viņš ir bezgalīgi tāds sarežģīts, bet tad man ir ļoti interesants tāds kombinācija iedot. Mana mamma ir suitena, tētis ir latgalietis, un viņi satikās Cēsīs, kur viņi strādāja to brīdi abi divi un piedzimais. Tā kā ar suitu un latgaļu saknēm piedzimusi Vidzemes glaznainajās ārēs, un tad pati izvēlējusies šo Lēdiju Liepāju, kurā tad dzīvot. Bet nekāda tāda sakņu Liepājā man nav bijis. Pa starpī ir Aizputi, man liekas, nozīmīga vieta. Jā, Aizputi ir gana tāda pietura, kur mēs diezgan ilgi uzturējos, un līdz tam dažādās vietās Latvijā nācies dzīvot, tāpēc arī bieži vien ir vieglāk salīdzināt. Tā kā reizēm, kad saka, jā, ir jau citas vietas ar pasaulē, bet ir, protams, un ir brīnišķīgas vietas, bet ir ar ko salīdzināt. Bet Aizputi, es gāju skolā no 7. klases, pirms tam es mācījos tādā Turlavas pamatskolā, Kuldīgas rajonā. Un tad Aizputi, Aizputi ielika tādu arī dzeni. Tas sakrit arī, protams, ar manu to laiku, kad cilvēks veidojas, tad es aizgāju uz Aizputi mācīties, man bija 12 gradi.
Un tad jau 13, 14, tad jau ir tas laiks, kad gribas sameklēt, saprast, kas tad ir tas, ar kurām spēļu mantiņām šajā pasaulē spēlēties. Un tur tika gana liels tāds resurss gūts, gan tajām cilvēki, Mārtiņš Freimans, pārējie vidusskolu pabeigt. Tas arī ļoti brīnišķīgi sakrita ar laiku, kad Latvijā bija atmoda. Tas bija 89. gads, kad es aizgāju uz aizput mācīties, un tad visi tie tā brīvības cīņas un varikādas paralēli, tas virmoja gaisā, un līdz ar to mums bija tā veiksme, ka mūsu vecāki lika mierā, jo viņi nodarbojās ar pasaules glābšanu vai arī saprast, kā dzīvot tālāk, un mēs varējām uz tā viļņa atkal kalt savu brīvību. Tas bija tāds feins periods. Vēl nebija mobilais, nebija tāda. Nebija mobilais, nebija, tāds... gaisā virmoja brīvība globālā Latvijas lielā un mums katram savējā, un tas tā bija feini. Tā ceļojot, kā tu sev vairāk uzskati par tādu mājas cilvēku vai pasaules cilvēku? Oi, šitie jautājumi ir... Es uzskatu, ka pasaule ir manas mājas. Es esmu mājas cilvēks, bet tikai tad ir jāsaprot, ko es domāju ar vārdu mājas. Pasaule gana plašs lauks. Ja mēs tā šaurāk skatāmies, es esmu tāds, man ir svarīgi tāds pus uz pusi. Es esmu gan liela vientuļniece, man ir svarīgi tad tas mājas cilvēks, bet pretī ir jābūt tai dinamikai un otrādi. Kādreiz man likās, ka tā ir tāda slikta īpašība, ka es nevaru nopaļoties, vai tad es esmu tāds introverts vai tāds ekstraverts. Un man miers iestājās tad, kad es sapratu, ka es esmu ekstraverts, introverts vai otrādi, ka man ir gan svarīgi gan tas lēnums, miers un tāds vienpatība, gan arī tā burzma, ātrums un dinamika, ko tas viss piedāvā. Tā. Ko, paceļosim nedaudz mājā, ja? Tad... Lai sadeg pelnus nelaimīgu ļaužu skumjas, lai ielas pilnas cerībām un smieklu lēkmē, lai pietiek spēkām neaizlidot līdzi šķēršļiem, lai mūsu dotais laiks pa straumei aizvestu. Amsterdamā, kur drīkst pīpēt, kas tev tas var vīnu, tik sauss un nežēlīgi glauns, es skrīku lejā, ar visam savām četrām abām rokām. Kādēļ tu moki, es nevēlos būt par mājas koku, klipas uz roku, mazliet aizbraukt ekskursijā, nezinu, kā būs man, varbūt vēlāk piekāpšu vai Amsterdamā, tur drīkst pīpēt, kas tev tas par vīnu, tik sauss un nežēlīgi glauns, es skrīku lejā, ar visām savām četrām abām rokām. Pāri paliek noklēpušu seju krāsas, nemainās, un pie griestiem spilgtās krāsas. Pārlido mans papagailis, nebūs naida, nebūs skumju, nebūs ļaunuma, kas baida, nebūs nogurušu roku, nebūs cilvēki, kas lokas.
maldās krāsās, pārlido mans papagailis. Nebūs naida, nebūs skumju, nebūs ļaunuma, kas baida, nebūs nogurušu roku, nebūs cilvēki, kas nogas. Māja, kāpēc Amsterdama? Kāpēc Amsterdam tā sauc šo dziesmu, un tā to uzrakstīja Matīs Sanūzis. Šī dziesma ir viena no tām retajām, retajām, tā gan neretājām, bet kura tāda sajūta, ka es viņu varēju arī pat, man nav, tad, kad es viņu izdzirdēju, tad man tā sajūta, ka vienkārši, ir tāds dziesmas, vairāk mēs esam mūziķi, ar mūziķiem runājuši, kurš saka, ka to varēja man uzrakstīt. Bet nekas, es vismaz viņu varu dziedāt. Paldies Matīsam par brīnišķīgu dziesmu. Bet Amsterdama man arī vieta ļoti īpaša kartē pasaules, jo tā bija vieta, kur mēs ar vīru, ar Gunāru devāmies tikai dēļ šīs dziesmas patiesībā, jo tad, kad kādā no beach party lieliem festivāliem, kad viņš bija noslēdzies, es sapratu, ka man ir jāizbēg mazliet kaut kur, un bija pilnīgi vienalga, kur, bija jābēg kaut kur, un tad, tieši tajā laikā šī dziesma bija nonākusi manā repertuārā, viņa bija ļoti mīļa, es sapratu, reku ir uz Amsterdamu, un tā mēs atbraucām uz Amsterdamu, padzīvot 10 dienas, un iepazinām brīnišķīgu, manuprāt, Liepājas radinieci arī dzēna kaut kādā ziņā pilsēta ar līdzīgām sajūtām un tādu brīvdomības un ūdeņu elpu un tā. Tā kā, dziesmas arī mēdz norādīt virzienus. Vai tev kādreiz, kad tu biji mazāk un domājot, varbūt Liepājā šeit atnākot, nevilka arī, uz kaut kādu mūzikas skolu, mākslas skolu? Es aizputēju, iesāku mūzikas skolā mācīties, bet es gan vēlu, priekš tāda standarta laika, kad uzsāku bērnu mūzikas skolā studijas biju attapusies. Man bija tie paši 12 gadi. Un tajā brīdī arī tas piedāvājums, ko es skaitījos pa vecu, lai izvēlētos tajā laikā, vismaz tā bija, jebko, un piedāvāja vienīgais kā akordeonu spēlēt. Un tad es kādu gadu tur paspēlēju akordeonu, bet tad paralēli es satiku ģitāru jau, un tad mēs pašmācības ceļā sākām mācīties ģitāras, un tad mūzikas skolas studijas kļuva tā kā savu izdarījuši. Tā kā es mazliet esmu. Bet man ar tām skolām vispār ir īpašs stāsts. Jo dažkārt nāks cilvēkiem tā kā skaidrot, kad viņi uzzina, ka mans vienīgais pierādāmā izglītība ir vidusskolas. Un tad ir tāda nesapratne, kā tad tā. Bet tieši tā arī tas ir. Vienīgais mans pierādāmais izglītības dokuments ir vidusskola. Jo skolās es esmu gājusi dažādās pēc vidusskolas arī dzan, ar dažādiem meklējumiem un vēlmēm apgūt, bet agrāk vai vēlāk esmu devusies prom ar skaidru apziņu, ka šo konkrēto lietu es vēlos laikam apgūt pati darot. Un līdz šim brīdim es neesmu kļūdījusies savā sajūtā, tas ir pret mani. Jo visu, ko es esmu darījusi un mācījusies reizē un apgūsi gan vienu vai otru trešo lietu, ko es šeit dzīvē nodarbojos. Un tagad tā. Tavā sarunā skanēja tāds vārdiņš mēs apgūm ģitāras. Jā. Kas ir tava biedra, tava skolotāja vai tā? Jā, tu jau arī droši vien ļoti daudz jau zina, kā mans cīņu biedrs, laika biedrs un draugs Mārtiņš Freimans bija tas, ar ko mēs kopā mācījāmies vienā sākotnēji paralēli klasēs, pamatskolā, pēc tam vidusskolā vienā klasē. Un tad viņš ir viens no tiem mēs, bet tad, kad mēs sākām, mēs bijām krietnes pulciņš, jo to ļaužu, kas atsaucās kādu skolotājas aicinājumam, kur bija atnākusi strādāt uz, tā bija skolotāja Ilze Soms, bioloģiju pasniedza. Un viņa uzaicināja mācīt ģitāru spēli. Un tad mēs tur ļoti daudz sākotnēji, jo tas bija kaut kas tāds nebijis, jo aizputs tādā kontekstā īpaši tāda cilvēka ar ģitārām nebija mūsu vismaz sastopama. Un mūzikas skolā kaut ko tādu arī vēl nevarēja apgūt. Tas
Vismaz Aizputes mūzikas skolā noteikti nē. Un tad mēs, jo ģitāra, protams, atkal brīnišķīgi saskanēja ar tā laika, ar Ievas Akurānters ģitāru spēli, kura likās, ka, ģitāra, kur tur ir akordeoni, man tā likās, ar ģitāru cīnās par brīvību un var paust. Un tā mēs apguvām ģitāru spēli, sākotnēji vesels bariņš, bet tad mēs izkristalizējāmies kādi 5-6 cilvēki un beigās tikai 3 līdz vidusskolas beigām, bet mēs turpinājām muzicēt, un Mārtiņš sāk ļoti ātri rakstīt savas dziesmas, un mums bija savs repertuārs, ko apgūt un apgūt. Un tad mums bija savas grupas. Vēl nesen braucām uz Aizputi, aizvest uz Mārtiņa piemiņas istabu, Mārtiņa privātās mantas un dokumentus, kas vēl pie maniem bija palikuši, un kopā ar Ingaru Gudermani, tagad Leļteātra aktieri, kanisterapijas speciālists, arī aizputnieks, kurš tieši bija paņēmis diplomu, kur grupai neatkarīgajam kvartetam Ilze par otro izcīnīto pakāpi Latvijas konkursā, ko tu proti. Mākslinieckais vadītājs Mārtiņš Freimans. Un mēs arī bijām unikāli tajā kontekstā, jo bija visiem pedagogi klātiem jauniešiem tādi. Mums nebija, jo mēs paši. Mārtiņš bija tas mūsu vadītājs, un tad mums prasīja, kur jūs vadītājs? Un tad, Anreku, tas čalis ar tām saplēstām džinsām, tas. Un tad arī visiem likās tā. Bet kas tad jums ir koncertmeistars? Nē, mēs paši. Bet tā iegūtā vieta apliecināja, ka mēs gluži sadomājušies, ka mums sanāk, nebija, ka mums arī sanāca. Un izdevās arī labas panākums gūt. Tad iznāca tā, ka jūs būtībā toreiz bijat ārpus normāli. Visu laiku. Dzeju Mārtiņš, protams, savām dziesmām pārsvarā rakstīja pats. Arī tu rakst dzeju. Ietekmējies, vai tas tā abiem reizēm jums atnāca? Vai kā? Nē, ietekmēšanās tā noteikti nebija. Es dzejas rakstīju, kopš es mācēju uzrakstīt vārdu uz papīra. Es gan viņu nesaucu par dzeju. Tas bija... Man likās, ka to visi dara. Es tā nepajautāju. Man vārds ir tāds instruments, ar kuru man ir visvieglāk, varbūt, vai visprecīzāk visas manas saprašanas un nesaprašanas. Es domāju tā, apmēram. Grūti, jo tad, kad man arī saka, tagad tu esi ienāks literatūrā, man gluži jā un nē. Man nav bijis mērķis ieiet literatūrā, jo es tā kā negāju uzskatītam sevi par kaut kādu dzējnieci vai ka es to daru. Jo tās ir gluži kā, tā ir mana tāda viena esības forma šādi domāt. Tā es domāju, man arī dažkārt ejot pa ielu un domājot kaut kādas citas, varbūt vienkāršākas lietas, man viņas veidojās tādās ritmos, tās arī dzan. Un es vienkārši pierakstīju no bērnības, un tā, kad Mārtiņš sāka rakstīt dziesmas, protams, tas bija pašsaprotam, ka viņš tos savus tekstus, bet es arī paralēli turpināju, bet es viņus kā ne ar mērķi kaut kur rādīt. Kaut gan es mazliet tagad meklējot ko citu periodikā LV, atradu tādu faktu, ko es biju aizmirsus, kad 2. klasē mans dzejols bija uzvarējis kaut kādā jauniešu literātu un publicēts laikrakstā Pionieris bija tāds. Un Ines Zandra bija literārā redaktora, un es biju uzvarējusi, un es lasīju to dzejoli tā kā sveši cilvēku dzejoli, bet tur bija mans vārds. Un tad es kaut kā pa miglu atceros, ka man latviešu skolotāja toreiz gan Turlavā kaut kādam bija paņēmis šo dzejoli, jo kaut kādos, protams, literatūras stundās es arī rakstīju to, ko es uzskatīju, ka tas ir, tā kā, gan manas atcerējumi bieži tika arī labi novērtēti, un skolotāja Birzniece viena manas atcerējumi, man nezinot, bija aizsūtījusi uz konkursu, kur es arī tiku Latvijas finālā, bet šie te sasniegumi, viņi man tā kā neatvēra acis, ka tas ir tas, ka es rakstu. Tā bija man tāda doma paušana vairāk, es uz vairāk tās liecos. Bet jautājums par Mārtiņu un ietekmēšanos dažkārt es esmu dzirdējusi, kad salīdzinājumu, ka es tagad esmu vairāk nākus klajā ar saviem tekstiem caur to grāmatu un vēl. Bet es nezinu, dažkārt man saka tā, cik tu esi laimīga, ka tu ar Mārtiņu kopā varēja mācīties. Es tad tā kā bišķiņ, sarkasmā, bet es saku laimīgais Mārtiņš, ka viņš varēja ar mani. Ko mēs tur viens otram iedevām vai kur no ko paņēmām, to tā grūti šobrīd saprast. Bet kaut kāda pasaules filozofija, tā domāšana jau mums bija ļoti līdzīga, nevelti mēs tad viens otru tur atradām. Un droši vien arī kaut kādi piemaisījumi un kaut kas noderīgs vienam un otru radās. Tā kā tā. Paklausīsimies, manuprāt, ka šeit
Tu dziedi, man liekas, kas savu dziesmu. Ja gadījumā, kas tad to... Jā, labi. Lai notiek tā. Skanošs kā sudrabs ir dažkārt mans laiks, un dažkārt tas rūsējis kapara gabals. Un tās reizes, kad laiks mans ir zelts, tas ir pērkams un tik ļoti nabaks. Tās nav būras, kas uzvilkas mastā. Tas ir mans laiks, kas palicis krastā. Un tāpēc iemāci pasaulī lidot. Nebējām līgot. Tās nav būras, kas uzvilkas mastā. Tas ir mans laiks, kas palicis krastā. Un tāpēc iemāci pasaulī lidot. Nebija plīvot. Vilciens ir dažkārt mans laiks. Reizais spogulis, kurā es veros. Un kā reiz bērnībā aizietām acīm. Meklēt jau eju tikko. Neatceros. Jo tās tas nav būras, kas uzvilkas mastā. Tas ir mans laiks, kas palicis krastā. Un tāpēc iemāci pasaulī lidot. Nebējām plīvot. Jo tās tak nav būras, kas uzvilkas mastā. Nu, lūk, es vienkārši esmu izvēlējies tās dziesmas tādēļ, ka tu bieži piedalies, man liekas, daudzos pasākumos. Tu kādreiz arī atsaki? Jā. Jā? Jā, gan. Nu, jau pat to es esmu akal iemā. Nu, tas ir kaut kāds mans gandarījums, ka citi iemācās. Nu, bet tas, man liekas, ir mūsdienu laikmeta cilvēku viens no tādiem izaicinājumiem saprast, kad ir jāsaka nē. Nu, lai nebūtu tā, ka tu jo katrs tas nē ir kaut kādā ziņā jā sev. Nu, vai nu, jo tā kā es neesmu tādā pastāvīgā darbā vai kaut kāds, man ir tāda, protams, es nemitīgi patērēju to savu to dzīves laiviņu šajā te darbošanās ziņā, un man ir gan jāsaprot, kad ir tādi rāmāki ūdeņi viņai vajadzīgi, gan arī, jo katrs, viņš prasa uzreiz, tas ir vesels process, kuru es arī reizēm līdz galam pat vēl sakot, nenojaušu, ka viņš nesīs līdzi, sevišķi, ja tie ir lielāki procesi, kuros ir režija jātaisa vai vispār kopā viss. Tad, protams, tikko es pateicu to, tā tas viļņojās, un tas ir manā laukā, un bieži vien ir bijis tā, ka es esmu ļoti niknu uz sev, ka es nemācēju teikt, tas nē. Paldies, nē. Drīzāk tā nevis tā. Jo piedāvājums darboties bieži vien pārspēj to, cik es varu arī izdarīt. Un pat ir tā, ka es tā sajūtu, lai nav tā, ka jo tas man ir daudz maksājis. Tas man ir maksājis, bet tas ir labi, jo tas man ir līdz tomēr saprast, ka ne viss man tā viegli roku sanāk šeit dzīvē, kā reizēm šķiet.
Bet tas man ir daudz līdz pārdomāt, jo tā pārslodze ir bijusi dažkārt gana jaudīga, lai nejustos tik komfortabli, ne jau tikai uz mirklīti, bet es atsaku, jā. Es te pavadināju uz šo tēmu tādēļ, ka bieži vien ir dažādi pasākumi, piemēram, šī dziesma bija no Černovam koncerta. Ja? Ne, es to vienkārši saku tā, ka ir cilvēki, kuri tajā brīdī ir malā, kuri vēro šo koncertu un parētam arī kā šo to filmē. Ja? Un es, piemēram, zinu dažādas pasākumus, kur piedalījušies ir vairāk cilvēki, ja? Bet kaut kā, teiksim, līdz tam vēstures fiksācijai es nonāku uz to ar savu dziesmu. Tas ir kaut kāds, manuprāt, tas ir kvalitātes rādītājs, ja tas ir cilvēks aizķēris. Tu esi aizķēris viņu ar kaut ko. No acīm redzot, bet es klausos šos ierakstus, man bišķiņi ir tā, jāmēģina tikt vaļā no tāda, gribās laik attaisnoties, ka tā kvalitāte no tiem, bet, es nav tā, ka es mājās bieži šos ierakstus klausījos, tāpēc, aizvien gribās, lai labā kvalitātē, bet tam pasākumam un tad dzīvēs ieraksts tāds viņš ir. Jājautā tad šiem cilvēkiem, kas ir filmējuši, bet es par to daudz es arī domāju un mēģināju saprast. Bieži vien esmu ļoti daudz kompliments no pasaules izpelnījusies, kas man mulsina, varbūt ne tik daudz aiz tās profesionālās darbības, kad es tur varu, labi norunāt vai sataisīt režiju, bet kad man prasa, kas ir tas, kāpēc gribas visu laiku, es nezinu. Man nav tā atbilde, un līdz ar to tas, man liekas, nav ne pēc adresāti, jo mēs daudz ko šeit dzīvē izvēlamies, bet, manuprāt, arī neizvēlamies, un tas, kā mēs izskatāmies, vai tas, kā cilvēki mūsu klātbūtnē jūtas vai sajūtas, tās ir kaut kas tāds, ko es neatceros, ka es būtu tā kā izvēlējusies, bet prieks, kad ir, tas jau ir lielākais gandrījums, ka tavs nesums pasaulē ir miedarbojas un ir vajadzīgs, un cilvēkiem rada labas sajūtas. Mazlietņās tu esi bieži vien stāstījus par to dažādās intervijās, cik es esmu dzirdējis, un arī man liekas, ka ļoti daudz tev pazīst tandēmā šo vārdu rikošets. Jā. Tagad jau tas ir savādāk, varbūt piemirsies kādam, bet tas ir laiks, kas ir bijis ļoti ilgs laiks priekš tevis, ja mēs tā ņemam. Jā, tie ir 10 gadi. Jā, un meitene, un tas tomēr 10 gadi. Jā, 10 gadi Rikošets bija vesela ēra, un arī man ir, negribas teikt, ka bija, jo, viņš ir beidzies tādā plāksnē, bet tas, kas tur tika sadarīts, radīts, saprasts un nesaprasts, tās atziņas un vispār arī profesionāli tīri, kā darboties ar cilvēkiem, kā līdz daudziem cilvēkiem aiznest vienu ideju, kā ar kustību, ar citiem mums dotajiem informācijas nesējiem radīt tādu, kā viņu pēc iespējas no skatuves tīrāk nest publikai. Tā ir bijusi fantastiska skola, un ja man prasa, kas ir mana režijas skola, tad tas ir Rikošets, jo, tā bija brīnišķīgs laiks dzīvē, un joprojām ļoti tāda aka, no kuras es vēl joprojām padzaros un izmantoju. Cik tev kolēģi bijuši Rikošetā? Daudz, es sapratu. Es esmu tā skaitījusi, jo katru gadu, kad mēs svinējām jubilejas, mēs tā kā saskaitījāmies ap 100. 10 gadu laikā ir ap 100 rikošetnieku, kuri sevi joprojām uzskata par rikošetniekiem vai rikošet bērniem vai kā, viņi tur sev, jo viņi dalās arī tādās bišķiņ ērās. Bet ir tādi, kas izvijās cauri visiem 10 gadiem arī, kas bija tādi ritīgi rikošetnieki un savus dzīves ceļus pakārtoja rikošetam, nevis, jo būdams studenta teātris, viņš tomēr ir to specifika, ka viņš ir uz laiku, jo kamēr tas cilvēks studē. Bet daudzi gan atnāca, ir daži, kas ir atnākuši uz Liepāju studēt tikai rikošetu un tad atkal mēģinājuši saprast, kāpēc augstskolas vai akadēmijas vai universitātes, kā to nosaukumu mainījās, kā palikt tuvumā, lai varētu būt rikošetā. Jā. Šajā sakarā man tev ir viens jautājums. Es arī, kā teikt, šo to es lasījis par tevi, bet neesmu tos nekur izlasījis. Kāpēc čemodāni? Čemodāni? Redzit, tā kā mūsu budžets teātra bija
mūsu dvēseles, mūsu idejas, un īsti nekāda budžeta nebija ar dažiem izņēmumiem, uz dažiem projektiem. Nu, tad bija jāatrod, kā šīs savas izrādes, performances, kā viņas uztaisīt, lai ar tādiem rekvizītiem, kas ir visiem pieejami, un tās idejas, čemodāns vispār, spēļu vilciņš čemodāns, tas ir kaut kas vijās cauri maniem darbiem, čemodāns, tas ir tas ceļš, tas... man mājās šie čemodāni šobrīd ir no dažiem šiem čemodāniem, kas rikušetā bija kā rekvizīti, man viņi joprojām mājās ir, viņi kalpo kā galdiņi, es esmu uztaisījusi. Čemodāns ir kaut kas tāds, uz kuras paskatoties jūtos labi, jo tas ir tāds ceļa apsolījums. Tas varbūt tas arī, ka students, teiksim, pierēzis rikošets, ka viņam tāds laiks ir, tad paņem čemodānu. Arī, tāda mobilitāte. Un arī tā sajūta, ka es šeit esmu uz mirkli piestājis, bet es drīkstēšu iet prom. Tur čemodāns ļoti liels simbols vispār, manuprāt. Droši vien jau arī, ka kāp vilcienā ir līdz čemodāns, vai ne? Vilcienā, jā, arī tur lidmašīnā. Pasaule, kas karājas kurkā, lai griežas, es ķeru to rokā. Es tikai uzpūšu elpu, un man sajūka laiks ar telpu, jo griežas debesis spēļu, vilciņš sīks virs zvaigznes, jo pušas avot varu trīks, griežas debesis spēļu, vilciņš sīks virs zvaigznes, jo pušas avot varu trīks. Reizēm nedēļā ir 8 dienas, 8 un nav vienkas nevienas. Gadu gadiem laikā karogi plīvo, bet mirklis svēts ir vien tad, ja to dzīvo. Griežas debesis spēļu, vilciņš slīd virs zvaigznes, jo pušas avot varu trīks. Griežas debesis spēļu, vilciņš slīd virs zvaigznes, jo pušas avot varu trīks. Un ziniet, šoreiz tā prasās, nesam laimi vārdā te krāsās, jo vārdā sauktas lietas mēdz vērt, un kādam taču nāksies laimi uzzīmēt, lai griežas debesis spēļu, vilciņš sīks virs zvaigznes, jo pušas avot varu trīks. Griežas debesis spēļu, vilciņš sīks virs zvaigznes, jo pušas avot varu trīks. Griežas debesis spēļu, vilciņš sīks virs zvaigznes, jo pušas avot varu trīks. Griežas debesis. Jā, Jā. spēļu vilciņš. Spēļu vilciņš. Ja tā mēs uztveram noteikti notiekošo, tad viens no taviem brīnišķīgiem spēļu vilciņiem noteikti bijis festivāls Beach Party. Oi, arī dzēn. Liels jaudīgs, arī man viena no universitātēm vai augstskolām. Jā, brīnišķīgs arī apmēram 10 gadu garumā. Ja mēs tā kā roka fenīci vēl tur iepakojam klāt, tā ēra. Turpinoši dzīva manā ceļā un turpinoši ļoti, ļoti daudz. Tā tik intensīva, kā es apgūtu tur, teiksim, producēšanu, menedžmentu un tā tālāk. Tas ir viens strādāšana paaugstināts stresa apstākļos un kas pats svarīgākais, kā to visu veikt. Bet tas pats svarīgākais, tie cilvēki, Raivo, Mareks un arī tās viņu degošās acis un milzīgās idejas, kurām es dažkārt esmu tā, vai tik šitas izdosies, vai tas tiešām ir reāli, un tas piedzīvoties, ka tas ir reāli, ka tie viņu sapņi ir tik lieli bijuši, un viņi ir piepildījušies, un tā laime būt ar viņiem vienā
komandā vienā pajūgā, ja dažkārt mēs jau dēvējām par mafiju, to gan kāds komentāros mums tā bija tā kā sabraucis kaut kādā, tas bija jau pašsaprotam, protams, bet tad mēs ar lepnumu sev tādu Tirkijas zilo mafiju saucām arī, dzen. Un tā 5 pirksti kulakā sajūta, un tas, ka tik jaudīgas lietas var izdarīt ar tik mazu komandu, un fantastiski, beach party, tas ir vesela, tāda bagātība, ka tur vienā čemodānā tiešām nesaiet, bet es esmu ļoti pateicīga laikam, liktenim un visam pārējām par beach party, gan arī par visiem citu, bet, jā, joprojām ir 10 gadi jau pagājuši, kopš viņa nav. Bet joprojām jāatzīst, ka tajā laikā, kad tuvojas tas jūlija beigas, kad gaiss sāk smaržot tā, ka Liepājā, kā tikai viņš jūlija beigās smaržo, jūra paliek tāda, ir iekšā vēl tas kad jau jāceļ skatuves, un tāda nostalģija ir. Godējumā radioklausītāji, Dzintarā Kaltās katedrāles bruņinieki, Maija Kalniņa. Maija, tu teici festivāls, ja patiešām iedomājoties visu to, kas tur notiek, ja, teiksim, tajā pašā beach partijā, man viņš atgādināja vairāk tāds, ja mēs tā salīdzinājumā tāda milzīga rūpnīca, ja, kurā tu cilvēciņš jūties tāds maziņš un nesaprot, no kuras puses kaut kas notiks, ja, un tu taču arī, teiksim, maz meiteni, ja, ne gluži, ja, bet tu tomēr ar saviem kolēģiem kopā, un kā tu saki, jūs nebijat liela komanda. Ko tu varētu pateikt cilvēkiem šajā sakarā, jauniem cilvēkiem, kur arī grib kaut ko, bet viss jau te ir izdarīts vai tam līdzīgi, ja, nebūtu nav viss izdarīts. Oi, nē, es turpinoši, es varbūt esmu bišķiņ pagurus un vairāk tā kā izmantoju privilēģiju paklusēt, bet es turpinoši esmu, teikusi un pat ticu tam un joprojām tas nav izdomāts, kad negaidi, dari vienkārši, ir tev tā ideja, deg tās acis, dari, un visi tie bet, jo man nav tas un nav tas. Vismaz man šķiet, protams, mēs esam ļoti dažādi, un to jau arī nevar ar tā cita cilvēka acīm pastīties uz dzīvi, bet tie jaunieši, ar kuriem nākas sastrādāties, vai kuri nāk man prasīt padomu, vai par pasākumu rīkošanu, vai tā, man viņi gribas izpurināt, un teikt, beidz, bet kur es dabūšu to, un kā tad tas, un tad man liekas, tu vai tad pameklē kaut ko dzīvē citu darīt, jo ja tu gribi šito darīt, tad tev, tad apstākļi man nav tas, viņi, tad nē. Jo tiešām viss ir iespējams, tādā ziņā, ka, protams, ir grūti, protams, bet ja tev tā ideja ir tāda, primāri tev tās grūtības liekas tāds kaifs arī, tāds, barjeras skrējiens, jā, kad ir čik, jau katru tu pārvar. Protams, ir brīži, kad ļoti grūti ir, bet, tas, man liekas, ir katram ceļā. Bet tas, ko gan es pamanīju, kad aizvien mazāk tādu dulo augu kaut kur izlēt. Varbūt, ka es neredzu, bet varbūt, ka ir, varbūt citās jomās, bet skaitliski, uz cilvēku skaitu, man liekas, tad aizvien mazāk tādu, ir viņa un es viņu, bet jā, es nezinu, ko lai pasaka, man liekas, ka ja jau tu jautā, tad jau tā ir tāda pazīme, ka tu līdz galam tā kā nevis tu, bet ja man kāds cilvēks jautā, tāds jauns cilvēks, kas grib tur darboties šajā nozarē, šoubiznesā vai pasākumu, bet man vajag saprast, kā viņi darbojās. Man jau liekas, jau kaut kas nav riktīgi. Man liekas, ka man nebija laika jautāt. Vienkārši negribu, jo jādara. Un kaut gan arī ļoti labi sakrita viss ātri. Tā kā man arī reizēm saka, kā tu dabūji visus tos darbus. Un man ir jāsaka, ka es nevienu darbu neesmu tā kā gājusi un lūgusi, vai būt beach party, vai rikušet izveidot, vai dziesmnieku kustība, vai tā būtu, visi viņi ir mani mekli. Tā kā es esmu gājusi, viss ir salicies un viņi notiek. Tā kā arī man grūti pateikt, kā tas ir, kad man jautā, kā tikt iekšā kādā procesā. Bieži vien es viņā attopos vienkārši. Vienkārši attopos. Tu tur esi, ja? Jā. Ko, atkal mazliet mūzikas un turpinām. Labrīt, es saku pasauli un pieklauvēju jaunai dienai. Vēl logā tikko gaisma svīst starp mani un
starp tumsas sienu, vēl pavedieni naktīs tīc, tai barotnē, kur spēkus krāju. Vēl balsis nepamodušās, ar mani miegā sarunājas. Labrīt, es saku pašām sev, jau nostājies uz ausmas sliekšņa, un lūdzu gaismas vēstnešus pie sevis rīta stundā iekšā. Jau blāzmas vārtus uzvilcis un saules kroni galvā licis. Es atkal sev kā valniekam, kā troņa mantiniekam ticu. Labrīt, es saku visiem tiem, kas mani pavalsnieki skaitās, un pavēles no manis vien šai agrā rīta stundā gaida. Tik svinīgs reizē mirklis šis, no tumsas iznākt, gaismā doties. Labrīt, es saku pasaulī, no visām ēnām atvadoties. Tik svinīgs reizē mirklis šis, no tumsas iznākt, gaismā doties. Labrīt, es saku pasaulī, no visām ēnām atvadoties. Jā. Es zināju, ka ierakst kaut kur vispār pieejams, kaut kur šīs dziesmas ierakst. Atceries, kad viņš bija? Es atceros, kā viņš tapa, un šī dziesma ik pa laikam reti man kaut kur es viņai arī dziedu, bet kur tu esi viņai ticis klāt? Tas ir Olafa Gūtmaņa teksts. Jā, godējumā radioklausītāji, arī man vienreiz ir bijis gods kopā ar Māju būt vienā pasākumā. Un šajā pasākumā skanēja šī brīnišķīgā Maijas dziesma Rolandzēju. Jā, es to pasākumu atcerējos nākot šurp. Patiesībā Valdi tieši kā mēs smuki Olafu runājām un ar viņu satikāmies, tādā, jā, var tā simboliski teikt, viņu veltītajā pasākumā, jā. Lūk tā, kā tu skaties uz to, ka tava dzēja arī tiek dziedāta ar citu cilvēku balsi? Ar citu cilvēku balsi, citu cilvēku mūzikā. Man tas arī ir viens no lielajiem wow, jo, manuprāt, Kārlis Būmēsters bija pirmais, kas uzrakstīja manam tekstam mūziku savu. Man tas, protams, bija ļoti, ļoti interesants process, un joprojām ir, kad es atkal un atkal rodas kāda jauna dziesma ar manu tekstu, un kāds cits viņu dzied. Un tur ir tā skaistā dēja, kā es savu jau esmu pateikusi. Kāds ņem to, uzlūdz manu tekstu, uz dēju, rada mūziku. Un tas jau ir atkal kaut kas cits. Un tāpat laikam tas man tā ir brīnišķīga mistērija. Es esmu ļoti pagodināta arī par to, ka man ir, ka es varu piedzīvot ko tādu līdzradīšanu. Un pat jau tāpēc es arī daru visu šobrīd, lai izdotu albumu, kur mēs Normons Kalniņš brīnišķīgās aranžijās ir izveidojis koncertu programmu, kur ir dažādi komponisti ar manu tekstu, un ieraksts jau ir tapis, un brīnišķīgi dziedātāji, brīnišķīgi komponisti, un es tā kā vēlos to visu sapkot, lai var doties atkal tālāk, jo man bišķiņ tāda astīta vēl, jo tas jau pērn bija plānā, bet dažādi apstākļi. Jo tur tā satikšanās, tas radīšanas, kopradīšanas prieks un atkal tas, ko tas cilvēks ir sapratis un kā viņš tur to ir redzējis, tas ir interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Zinot, ka tev tāds ripulis top, es viņu nemeklēju, jo man arī pašam gribēsies pēc tam pārsteigums. Jo būtībā jau ir tā, ka tas tev būs CD, CD. Šobrīd mēs ejam uz CD, aiz tam, kad gribas viņu novest līdz galam. Tad varbūt arī kāda plati varēs. Jā, jo man ir tāda ātrumā izstāstot, man tāda īpašība, ja kaut kas jau noticis, man jau gribas viņu laist vaļā, es jau eju tālāk. Un tagad ir tāda sajūta, ka tas koncerta ieraksts jau ir ierakstīts un viss jau ir padarīts. Man ir tāda sajūta, ka tas jau ir, bet ir tā jāizdara līdz galam, tāpēc es tā
Viena pati tur koordinēja visu šobrīd to procesu un gribu sapakot, un man arī prasa par plati un vēl, un tad redzēs, kas tur tālāk. Nu jā, tad jau redzēs. Griež savu griežī, lēni pasaules laiku šķēlēs, jūra porāma. Klusē ļaudis visās pasaules mēlēs, un esība ir teju vai pamanāma. Ne tuvāk, ne tālāk par sevi, mēs kādu dienu noteikti tiksim. Sakūst vienā tas viss, kas būs un kas bijis. Laiks tomēr mūs skaisti ir piemanījis. Nu, lūk, pagaidīsim, līdz kamēr tas materializēsies taustāmā lietā. Jā. Tam ieliksim viņu tur, kur viņš skan, un baudīsim. Šobrīd jau ir ļoti labi koncerti, ļoti labi studiju ieraksti arī radio ēteros ar Kārļu tieši tas projekts. Bet šis būs bišķiņa kā citādāk. Bet jā, tad baudīsim. Saka, lūdzu, vēl, piemēram, vai tev apstātos, teiksim, Leļu teātris, vēl kaut kur akt, vai tev nav nekad bijis tāda vēlēšanās, to, ko tu proti, režisēt, būt aktrisē, vēl tam līdzīgi apstāties kādā vietā? Un palikt pie viena? It kā, jā. Es saprotu, tu uz kādu laiku šur tur apstājies, bet tāda nav tāda, teiksim, vēlēšanās, tagad es būšu pie vietas, pa man maksās nodokļus, vēl kaut ko. Es būtu jau laikam tā melot, ja man neuznāk tāda vēlme, bet tieši šis te, tīrais tam, ka palikt pie viena, tas mani nogalinātu. Es domāju, palikt pie viena, tā kā tagad es aršu šito te vadziņu, es zinu sevi un, ne fiziski nogalināt, bet mana degviela ir jaunajās sajūtās, mana degviela ir likt kopā ātrumu, lēnumu, režisēt, klusēt, iet ar mugursonu pasaulē, mesties iekšā milzīgos projektos. Bet to man nevar nodrošināt neviens cits. Tāda amatā praksa es nekur neesmu redzējusi, ja teiksim, man aicina. Un tas man viss pašai ir jāsarūpē sev. Tas tā. Jo es esmu, protams, es esmu bijis dažādās darba attiecībās, tāpat roka kafejnīca, universitāte. Tie ir bijuši tādi cita veida, tā kā alga. Bet šobrīd 7 gadus jau es ražoju savu darbu pati sev, vai sakot jā vai nē, attiecīgi, vai atkal pati kaut ko inicējot, kāds process. Un es zinu, ka arī pie viena palikt es nevarētu. Tā kā vienu lietu darīt, tad tikai dzēja, jā. Nē, es nevaru uzrakstīt dzēju, ja man nav pretī tas kaut kas vēl. Un es nevaru varbūt uzrežisēt lielu koncertu uzvedumu, ja man nav atkal tas klusums kaut kur blakus. Un tas man viss ir vajadzīgs. Man tajā čemodānā ir gana daudz tādu lietu, kas man ir vismaz šobrīd. Es zinu, ka to pati sev var saradīt un ļauties, lai laiks vai nejaušība, vai lai man to dod. Bet pati savus nodokļus nomaksāt. Labi, dziedoša aktrise piedāvā tev, piemēram, teātris. Nenāsim pa Liepājas, bet kāds kaut kur dziedoša aktrise vajadzīga. Aktrise tu esi un dziedāt tu proti. Es gan tā, drīzāk es protu dziedāt, es gan pasrīdētos, bet es vienkārši, es dziedu, jā, bet, ja man piedāvātu, es droši vien teiktu, jā, bet varbūt, ja es varētu to visu apvienot ar vispārējo, ko man vajag. Atkal izkāp ārā, jā?
Kur izkāpt? No vilciena. Jā, izkāpt atkal ārā. Precīzi. Nu, labi. Šajā dziesmā tu dziedi, kad ejam divreiz vienā upē kāpt. Dzied gan. Dzied gan. Mūsu laiks lēnām, kā teikt, iztek, bet ir kāda upe, kurā tu gribētu iekāpt vēlreiz? Ļausim, lai viņi plūst. Ļausim, lai viņi plūst. Es ar šo vairāk, tas bija tāds aicinājums man sev pašai ar šo dziesmu, tieši ar šo dziesmu. Visu laiku atcerēties, ka ja kāds ir jau gudrs padoms, tā kā sakrājas, ka nevar divreiz upē iekāpt, kad ir katrai medaļai divas puses. Šī dziesma, ja tu pamanījāt, tad viņu apgāž visu šo, ja? Ka varbūt vakars arī gudrāks par rītu. Tikai tāpēc, lai es katru dienu saprastu, ka tas, ko es vakar uzzināju, tas šodien man nevar garantēt. Man visu laiku jāmeklē kaut kā, ja mēs kaut ko pa daudz zinām, tas mums traucē, un katra situācija prasa tomēr citu atkal pieeju un atkal kāpt ārā no saviem atrastiem principiem, un katru dienu, vakardienas saprastais šodien jau ir nezināmais, un tā. Tas bija tāds aicinājums vairāk man, un pašai sev to atcerēties, un jo tāda rutīna, un tas tā kā velk uz leju, bet es gribētu, protams, dažās upēs iekāpt vēlreiz, bet es zinu, ka to nedarīt, es sev nenovēlu, tāpēc, ka es nezinu, kādas sekas tas var izdaisīt līdzi, jo jāiet tālāk, un bieži vien ir arī tā, kad es attopos, ka man dzīve piedāvā pašai izdzīvot savus tekstus, tā kā vēl citos līmeņos, tāpēc es labāk nemētāšos ar kaut kādiem tādiem smukiem apgalvojumiem, jo es šo gan divreiz upē kāpt, gan citus savus tekstus dzējā, it kā uz to brīdi saprastam, ko vienu dzīvē piedzīvoju, ka viņam grib, lai es viņus saprotu vēl dziļāk pati. Un tas nevienmēr, protams, ir tā tīkami, tās situācijas vai kā, bet jebkurā gadījumā es palieku pie tā, ka ir kaut kāds upes, kur var iekāpt divreiz. Ja tev tāds ir, ja tev kāp, tad tev nevar nesanākt. Tev izdodas noticēt dažādām norādēm? Izdodas noticēt, tāpēc, ka es patiesībā gaidu visādas norādes. Es sadarbojos ar savu laiku un vietām un notikumiem un lūkoju, ko viņi man grib teikt. Un tāpēc es arī maz rakstu scenārijus, teiksim, uz papīra. Es nerunāju no papīra, vai arī bieži vien veidojot pat ļoti liels pasākums, es atstāju lēdijai nejaušībai vietu.
Jo es esmu pamanījis, ka tieši viņi ir tas dzīvības faktors tajā notikumā. Un tās ir tās norādes, kuras es šodien vēl nezinu. Un rīt uzzināšu, kad viņas būs, kad tas notiks. Es esmu bieži redzējis, ka tu vadi pasākumus un runā kaut kur. Vai tu arī atstāji tur vietu kādai nejaušībai un ļauj, lai caur tevīm plūst? Jā, tieši par to es pats stāstīju. Es kādreiz kāziniekiem slēpu, ka es nerakstu patiesībā scenāriju, jo es negribēju viņiem veltīt to. Ka es kādreiz vadīju kāzas, gan daudz, tagad es vairs to nedaru, bet es nerakstu. Es sapratu, ka kādreiz es pats sev aizmālēju, tā kā zinot, ka es visu paredzēšu, un kad, tad es izslēgšu no spēles kaut ko ļoti būtisku. Tas to mirkli, kas šeit un tagad vai to sajūtu. Un es vienmēr eju tā kā uz tukšu vietu vienā brīdī, pat lai cik viņš būtu sagatavots tas pasākums, jo tas mirklis viņam ir ko teikt, un ja man tur būs pārpildīts ar savām idejām, es to nesadzirdēšu, to es daru. Tas man jādara. Fantastiski, mēs droši vien varētu ilgi un ilgi ar tevi runāt. Mēs vēl, kādreiz kaut kur citur, varbūt kādā citā vietā. Es gribu tevi jautāt, vai ir kaut kas tāds, kā es jautāju, ko tu gribētu palaist visumam, kurš varbūt aizķertos, ja nē, nedara to. Citi cilvēki saka, nē, es neko negribu tādu palaist. Es, zinot, ka tu saviem viesiem šo jautājumu, man ļoti patīk, es klausos šos raidījumus arī ar citiem, un to, ko es gribu visumam, un ikdienas es varu vēlreiz palaist, ļauj man tikai vienu dzīvot šo dzīvi, nevis eksistēt, lidot, nevis vējā plīvot. Tas arī ir tas, ko es nemitīgi vēlos atkal no jauna. Super. Paldies, ka tu atradi laiku. Paldies, ka tu atnāci. Paldies radioklausītājiem, ka viņi mūs klausījās. Un es tev gribētu teikt, tu noteikti esi kaut kā augstākā interešu lokā. Jo, ja tā nebūtu, tad nebūtu tā, kā ir. Paldies tev. Paldies, Valdi. Kur sētnieces uzzīmē rītu uz bruģa. Vieta, kur kājas tirgo ziņas uz kanālā talvota kuģa. Tā ir pilsēta, kurai ir vēja tvēriens, pilsēta, kurai ir liepziedu sirds. Kabatas dzintara pogām un dziesma, ko dziedāt līdz. Tās ir manas un tavas pēdas. Tā ir vieta, uz kuru, ja vajadzētu, es vieta, kur apstājas laiks, kad muzikants uzskaņo stīgas. Mirklis, ko savējie atkal tiekas, lai piedzītu bezgalībā. Tā ir pilsēta, kurai ir vēja tvēriens, pilsēta, kurai ir liepziedu sirds. Kabatas dzintara pogām un dziesma, ko dziedāt līdz. Tas ir man